Mārcis Auziņš, Ingars Viļņums, Artis Gāga un Ainars Virga. Tie ir tikai daži no ģitāristu sesijā sastopamajiem mūzikas pasaules meistariem, kuri skolēnu rudens brīvdienās savās zināšanās un pieredzē dalījās ar sesijas dalībniekiem Madonā. Šogad muzicēt un iegūt zināšanas tika aicināti vokālisti, ģitāristi, basģitāristi, koklētāji, pirmoreiz arī ukuleles mūziķi un bundzinieki. Ģitāristu sesija ir man bijusi vislielākā muzikālā izaugsme, kāda man ir bijusi nedēļas laikā, jebkad. Šitā ir pirmā pieredze manā dzīvē, kurā esmu tik iesaistīts mūzikā. Mums pat sāk veidoties pašiem sava grupa. Te var iemācīties daudz jaunas tehnikas, īstenībā var arī iemācīties mūzikas teoriju. Tie, kuri nemāk, es, piemēram, esmu pašmācības, es, piemēram, neko tādu nezinu. Es te nedēļu padzīvojos un daudz īstenībā ko uzzināju. Jau 10 gadus esmu šeit kā pasniedzējs, skolotājs, pienesums. Tas, ka cilvēki var satikties šeit un spēlēt, manuprāt, ir ļoti jauki, kad viņiem ir savas klasītes. Un man ir liels prieks, kad es pieņemēju uz skolu, kur staigāju apkārt, attēju no tā visu, un es dzirdu, ka viņi tajās klasītēs do virsū. Un tas man ir tāds, jā, dariet to. Jā. Forši, kad ir ukuleles papildspēki, dimants tenisijā. Tas ir, manuprāt, ļoti jauks pasākums. Viņš arī zvangas ir atnesis. Ir Virga atbraucis šogad uz sesiju. Tas ir jūt, kad arī jauniem censoņiem viņš tomēr ir ikona. Viņš ir autoritāte un viņi ciena un grib uzklausīt. Gintu Smuko, tas mans kolēģis, mēs kopā sadarbojāmies. Viņiem liels paldies. Jaunie mācību spēki ir bijušie studenti, kas ir bijuši šeit. Patriks Slaus pie viņam, piemēram, jā. Viņš jau ir bijis kā students, tagad viņš jau kā meistars brauc, attīstamies. Mēs uzražojam produktu, kā teica Mārcis Auziņš. Mūzika ir tomēr produkts. Protams, ka gribās kvalitatīvi, bet šeit mēs domājam daudzus gadus uz priekšu, jo teiksim, to, ko mēs šodien ieguldam, tas ir kā dīķi to zivtiņu pabarot, lai viņi izaug. Ja šodien popmūzikā un rokmūzikā Latvijas uz skatuves nekas dišs nenotiek, nezinu, varbūt es maldos, tā man ir teikuši daži producenti, taču šeit ir tas, kad mēs domājam to radošo, liekam ļoti iekšā, aicinām, kužinam viņus, lai domā muzikāli, lai liek pamatus mūzikai. Kā stāsta sesijas organizators Imants Pulkstenis, neraugoties uz to, ka jaunākajiem dalībniekam ir 8, savukārt vecākajiem 65 gadi, visi kā viens stingri ievēro dienas kārtību, kas saplānota teju pa minūtēm. Tas ir tātad piepildījums ar lekcijām, ar meistarklasēm, ar koncertiem un jam session. Un tā atmosfēra, ko mēs veidojam, dienas kārtība un draudzība, satikšanās, sarunas un nakts tusiņi, kuriem mēs sakam, 12 klusums un gulēt. Tā arī ierakstīts ir rītaplis. Mēs sākam rītapli, kad izrunājam svarīgās lietas, kas bija vakardien un kas būs rītdien. Vislielākais iegūms, protams, ir meistarklases un iespēja satikt savus favorītus klātienē. Atkārtojas, atdod sevi ģitāristu sesijā. Es gan par ģitāristu sesiju uzzināju jau 98. gadā, bet pirmo reizi esmu šeit. Un šis bija lielisks atvaļinājums no ikdienas man kā pieaugušajiem. Es esmu kopā ar savu dēlu, starp citu. Mums ir gan Latvijas roka leģendas, Ainars Virga, ja? Un tad mums ir vienkārši profesionāļi ar visiem lielajiem burtiem, Artis Gāga un citi. Un ir forši, kad viņi māk mums cilvēkiem, nemūziķiem, parādīt, pastāstīt. Pienesums tas ir neizmērojams. Kaut arī no katras sesijas viens cilvēks spēlē kaut kādā grupā, tas jau ir daudz, un tas man liekas, un es varu apgalvot, ka noteikti vismaz 2 cilvēki, kur spēlē grupā. Un tas ir ļoti daudz. Un tiesa, jo kopš ģitāristu sesijas pirmsākumiem 1998. gadā tajā dalību ņēmuši nepilni 2000 dalībnieku, no kuriem gadu gaitā izauguši patiešām atpazīstami mūziķi. Ģitāristu sesijā pats esmu piedalījies vairākus gadus, gan ar violi, gan ar ģitāru. Es teiktu, ka tas ir tāds ļoti labs motivators gan jaunajiem mūziķiem, gan esošiem, lai kaut ko atsaidzinātu. Un es teiktu, tas pienesums ir jauniešus aicināt nesēdēt mājās, spēlēt instrumentus, jo, kā mēs zinām, grupa mūzika ir ļoti svarīga mūzika, vai ne?
ģitāra mūzika. Ļoti svarīga. Un šeit ir ģitārists, kurš arī ir bijis ģitāras sesijā. Es ceru. Es arī piedalījos, es nezinu, kurā Vairākus tas bija. gadus? Jā, tas bija 14. gadā. Viņš gāja, viņš krita, viņu arī sita, bet viņam bija pajā. Ja es būtu zinājis 10 gadus atpakaļ, kad ir šāda sesija, es to noteikti izmantotu, bet man Patriks, mans ģitārists, diezgan māca mani spēlēt ikdienā, tāpēc mana ģitāristu sesija mājās bez mazā jau. Savu ģitārspēles un vokāla prasmi Emīlija šoreiz lieliski nodemonstrēja vienā no vakara koncertiem, saņemot patiešām neviltotas skatītāju simpātijas. Savukārt sesijas dalībniekiem viņi iesaka nepazaudēt sevi un cienīt otru. Tā kā es savā dziesmā saku pašam būt sev, un tā ir visā panākuma atslēga, un arī cienīt tos, kas tev ir apkārt iespējas, un katru koncertu uztvert, neskatoties to, viens skatītājs vai 30 000, tas nemaina neko, tev ir jābūt mūzikā visā un nav apakaļ ceļa, tev jādod vienkārši viss, kas tev ir. Šāds tad nu ir nelielais ieskats sesijas dzīvē un sasniegumos. Vēl tikai uzsvēršu, ka nedēļas laikā apgūtais jau tradicionāli atspoguļojās noslēguma koncertā, kas patiešām bija muzikāli un mākslinieciski baudāms. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV no Madonas.